Labvakar visiem, kas jau pieslēdzās. Esiet sveicināti šodienas webinārā, kas ir pirmais webinārs projekta Admirāls veiksmes stāsti ietvaros. Mani sauc Justīns Petinents, un šodien man beidzot ir iespēja intervēt mūsu klientu Andreju. Liels paldies, Andrej, par to, ka piekriti uz šo interviju. Man jau arī sveicināts visiem, vai sveicienu visiem. Paldies, Justīn, par uzaicinājumu. Es nevarēju tev atteikt, jo atcerējos, kā jaunībā, jau es varu teikt, ka es esmu tāds vidējs treiders pēc stāža, bet jaunībā ļoti bieži klausījos Admirāla klients, kuri ir tirgojuši, dalījās ar savu pieredzi, un tas man palīdzēja. Tāpēc es uzskatīju sev par pienākumu, ka man vajadzētu arī padalīties. Jā, tiešām prieks dzirdēt. Un no savas puses var teikt, ka Andrejs ir noteikti viens no veiksmīgākajiem un pelnošākajiem Latvijas klientiem tagad, un galvenokārt arī ir ar mieru dalīties ar savu pieredzi un tirdzniecības plānu, ko es un domāju arī visi, kas skatās, augsti novērtē. Un pirms mēs ejam tālāk, Andrej, lūdzu pastāst nedaudz par sevi dažos vārdos. Ok. Esmu, nezinu, kā skatās uz to no treidera puses, bet man liekas, es esmu jau tāds krietni pāri vidējam vecumam, ja tā var teikt, man ir kāds 60 bišķīt pāri gadi, bet sirdī un tā jūtos diezgan jauns, ar ko nodarbojos. Savu laiku biju tā kā no ēdināšanas sfēras, saistīts ar restorāniem, sabiedrisko ēdināšanu. Tagad esmu samainījis savu nodarbošanos, tā ir gaļas pārstrāde. Kā jūs saprotat, tā ir pilnīgi pavisam cita sfēra, nesaistīta ar tradingu kā tādu. Lai gan man jāatzīstās, ka jau no jaunības gadiem man ir patikusi ekonomika, viss, kas ar viņu notiek, es esmu diezgan bieži klausījos visāds raidījums par šo saistīts, un man bija jau doma, ka ja man būs iespējas, noteikti ar kaut ko šādu varētu aizrauties. Tā īsumā. Jā, un pirms mēs ejam tālāk, dažos vārdos riska atruna, tie ieguldījumi ir saistīti ar riskiem, un tie var nebūt piemēroti visiem investoriem. CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu uz viras finansējumu dēļ. Pilna riska atruna mūsu mājaslapā. Un pirms mēs turpinām, pavisam dažos vārdos gribēju pieskarties šī projekta mērķim un plānam. Tātad projekta ietvaros mēs intervēsim mūsu Latvijas klientus, kas uzrādīja izcils rezultātus un piekrita dalīties ar savu pieredzi. Protams, līdzīgus projektus un nodarbības mēs rīkojam iepriekš, bet mēģinām to formātu uzlabot ar katru reizi. Kā arī atkarībā no intereses mēs iespējams arī rīkosim papildus nodarbības ar vienu viesi, kur jau padziļināti runāsim par attiecīgo tirdzniecības plānu un citām lietām. Tātad šodien sāksim ar Andreja līdzinējo pieredzi, rezultātiem un tirdzniecības plānu, kā arī ceru, ka Andrejs pastāstīs par savu tirdzniecības plānu un to, kā attīstījās detaļās, un beigās, protams, jautājumi un atbildēs ar auditoriju. Tagad redzam rezultātus par pēdējiem 2 gadiem, neieskaitot šī gada sākumu, kam mēs vēl pieskarsimies. Ja neesmu kļūdījies, šī perioda laikā, Andrej, tev izdevās uzrādīt ienesīgumu 4000% apmērā, neskaitot to pēdējo līdzekļu izmaksu, kas ir aptuveni 15% mēnesī. Vai var lūdzu pastāstīt, kā tu darbojies šī perioda laikā? Kā attīstījās tavs plāns un kā tu domāji? Ok, jā, lai tā jums pastāstītu par to, kā man tas izdevās, es godīgi sakot, Justīn, es pats pārsteigts par pagājušo gadu, jo es nebiju domājis,
kā par peļņu kā tādu, bet man bija interesanti, vai man izdosies vai nē. Bet, lai es bišķīt atkāpšos atpakaļ, lai vairāk saprastu, kā es līdz šim plānam nokļuvu. Respektīvi, tas viss mans sākums bija aptuveni 7 gadus atpakaļ. Vienā no darba vakariem es iepazinos ar vienu jaunu cilvēku vārdā Kristaps, joprojām domāju, ka viņš gan jau arī treido, bet viņš bija tas vainīgais, kas mani iesaistīja visā šajā pasākumā. Viņš bija admirāla klients uz to brīdi, ja pareizi atceros, un kas man pārsteidz, fascinēja, bija tas, ka bez darba patstāvīgā, ko viņš darīja, viņš vēl bija spējīgs treidot, un cik mēs bieži tikāmies, viņš stāstīja, rādīja savus rezultātus. Es domāju, ka tas ļoti fenomenāli, un es arī noteikti par to gribu vairāk uzzināt un pamēģināt. Tā es arī nonācu pie tā, un tā man parādījās šī iespēja, kā es varu, teiksim, sākt tirgot. Ko mēs izdarījām? Viņam bija tirdzniecības robots. Tā bija arī man pirmā saskarsme ar šādu veidu tirdzniecību, algoritmisko. Nopelnīt to naudiņu, ielika iekšā šajā robotā, kurš strādāja neatkarīgi. Viņam bija ļoti vienkārša stratēģija, kuru es arī mēģināju tā kā ieviest savā, un viņa arī ir manā stratēģijā zināmi, teiksim, elementi iekšā iestrādāti. Ar to nevis patraukšu. Tas robots, jūs viņu izveidojāt kopā? Nē, viņam jau bija šis robots. Vienkārši priekš manis bija interesanti pastīties, kā viņš darbojās, kā ir ar šī. Es saku, priekš maniem tas bija pilnīgi jauna pieredze. Tāpēc tas bija tas pirmais, jo likās, ka šie riski, kas ir saistīti ar visu šo tirdzniecību, tā skaitā, ko tu jau minēji, ir diezgan lieli. Un tad, kad es ieraudzīju, ka šis robots tirgo vienkārši un var būt rezultāts, es arī pakāpeniski sāku mēģināt pats treidot. Sāku, teikšu godīgi, ar nelielām summām. Es domāju, ka lielākā daļa ar tā sāk. Un, protams, tas ir skalpings. Tas ir pirmais, kas nāk prātā, un tas bija tas arī loģiskais, ar ko sāku. Neteikšu, ka bija ļoti veiksmīgi, bet man iepatikās, es sāku saprast vairāk, kā kustās cena un kas notiek tirgū. Paralēli es, protams, sāku YouTube'ā meklēt visāds apskatus, pārskats, ko lika eksperti pa ekonomiku. Man jāatvainojas, es vairāk laikam klausos krievu valodā, man angļu valoda nav tik spēcīga, tāpēc šāda. Latviešu valodā es īsti pat nezinu, vai ir varbūt uz šo brīdi kāds YouTubers, kas varētu stāstīt, bet Saki, kāpēc tieši šis skalpings, kāpēc tieši sāki ar skalpingu? Tāpēc, kas man uzmudināja uz to, man likās, tas ir visvienkāršākais. Tais ziņā, ka viņā darbojas tikai tehniskā analīze. Un es pat kaut kādus pirmos 3-2 gadus treidojot biju pilnā pārliecībā, ka īstenībā tehniskā analīze ir svarīgākā un nekas cits tev nav vajadzīgs. Pēc būtības varbūt pat tā arī ir. Ja cilvēks, treiders, ir spējīgs tikt ar sevi, ar savām emocijām un strikti pieturēties pie stratēģijas savu skalpingu, es domāju, ka šis rezultāts būtu pozitīvs. Es atskatoties tagad no savu viedokļu uz to brīdi, tajā brīdī man šīs disciplīnas nebija.
Un te varbūt bišķīt atejot no tiešā treidinga, es uzskatu, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem treideram ir īstenībā tikt ar sevi galā. Tas ir pamatā, ne jau tie indikātori, ne paši vēršana ciet vaļā pareizāk pozīcijas un ciet ir tas stūrakmeņs. Stūrakmeņs īstenībā ir mūsu emocijas, kuras mēs ieliekam iekšā, interpretējot arī to, ko mēs redzam, saprotam un tā tālāk. Šis ir viens ļoti no stūrakmeņiem. Jā, viens no stūrakmeņiem, ko jaunajiem treideriem ir sevišķi vajadzētu ņemt vērā. Tie, kas tirgo ilgāku laiku, es domāju, šim aspektam piekritīs. Jā, Tālūk, turpināju par... Jā, tātad turpinot. Jā, es kādus 2 gadus skalpingu nodarbojos vai kaut ko līdzīgu. Ko es izmantoju, kādus timeframes es izmantoju, jā, es tajā laikā, respektīvi, apmācījos, kā vienkārši darboties ar metatreidu, kā vērt vaļā, taisīt ciet, kā uzvedās cena, stoplos slikt, nelikt, teikt profitus, kā ir atstāt pozīciju vaļā uz vairākām dienām vai netaisīt, tīri tikai vienā dienā tirgot un viss. Īsāk sakot, šai laikā es meklēju, un es joprojām īstenībā meklēju savu to zelta grāli, ja viņu tā var nosaukt. Tā ir mana personīgā tirzniecības tā stratēģija. Tā kā es jau pieskāros šim emocionālajam, ja var tādu psiholoģiskajam aspektam, šī ir tā saikne, kas ir ļoti svarīga katram treiderim. Tāpēc šī psiholoģiskā nots iedod katram treiderim savu individuālo tirzniecības plānu vai kā viņš to dara. Ziniet, šeit ir laikam tas stāsts, kad recepte var būt viena, bet katram pavāram viņa sanāk pa savām. Šeit ir tīra korelācija. Labi teikts. Jā, iz dzīves tas tā ir. Kas ar kādu izaicinājumiem? Tā tehniska lieta, lotu atvēršanas attiecībā pret tavu depozītu, ļoti svarīga lieta. Teiksim, turpinot stāstīt, teikšu, ka es varbūt daru ļoti tādas neprātīgas lietas, kuru, tādu nopietnu treideri pateikt, tas tā nevajadzētu darīt. Bet, tā es esmu iegājies un uz to es, piemēram, nemainu. Par piemēru varu minēt, ka teiksim tā, ja grib tā nopietni nodarboties treiderēšanu, tad kredītplecu lielums nevajadzētu būt sevišķi. Bet kā es iesācu, piemēram, tiem 500, tā es arī turpinu to darīt joprojām. Lai gan vienā reizē mani, teiksim, diezgan nežēlīgi par šo, teiksim, sodīja. Piemēram, ir sevišķi tie, kas tirgo valūtu pāris, saprot, kad ir kaut kādi notikumi, kas var ietekmēt tirgu, piemēram, kaut kādas, es minēšu prezidenta vēlēšanas vienā vai otrā valstī. Šādās situācijās nevajadzētu tirzniecību vest, bet kādi riski? Tātad ļoti straujas izmaiņas cenā, tas ir viens, otrs var samazināt šo kredītpleca lielumu, un tas arī notika vienā reizē. Un es vienas dienas laikā no pozitīvu pārlecu uz negatīvu rādītāju un īstenībā nosvilināju kontu. Tā gadījās. Tas bija pirms šī perioda.
pirms šī perioda, Jā, tas tas bija bija kaut kādā trešajā gadā, kad es, nu, teiksim, vairāk ar to skalpingu nodarbojos. jā. Citiem vārdiem es gribēju vienkārši pateikt, ka tas, Jā. par to, ko tikko teici, kad katram ir sava riska tolerance, un tu vienkārši apzinies to risku, kur tu uzņemies. Un te Jā. apmierina, un tu vienkārši to turpini darīt. Jā, tas ir saskaņojums ar to, ko es minēju, ka katrs meklējot savu to grālu, tirzniecības sistēmu, pieslīpējās nu, saviem, teiksim, ieradumiem vai saviem, es nezinu, kopumam, kas viņam palīdz, teiksim, tirgot. Jā. No šāda. Un tu sāk runāt par makroekonomiku, vai vari paturpināt to domu? Tā kā tu sāki ar skalpingu, un tagad tu esi pavisam gandrīz vai... Jā, kāpēc es mainījos? Es teikšu godīgi, pirmajās reizēs man bija tādi ļoti vienkārši uzstādījumi, teiksim, dienas plāns bija iegūts, piemēram, 25 punktus, tas ir nosacītie eiro, es viņus nesaucu par eiro, jo naudiņa ir tikai tad, kad viņi ir tavā kontā. Tad, kad viņi ir platformā, tie ir punkti. Un tad es tiku līdz kaut kādiem 300-400 punktiem dienā, un es vienā brīdī apstājos un sāku domāt, kā tas viss sasaucās ar mani. Personīgi, cik es daudz veltu tam laiku, vai es varu to turpināt, cik tas prasa enerģijas, nervus no maniem. Un tā ir skaitā ļoti svarīgs viens faktors, ko nepateicu, tas ir, kā cena uzvedās tajos instrumentos, kuros es tirgoju. Uz to brīdi es izmantoju valūtas pār eiro, dolāru, mārciņu, dolāru, jēnu, austrālieti, kanādieti, jēnu, nezinu, ieminējos. Nē. Nedaudz mēģināju naftu, protams, zeltu, un, protams, uz to brīdi bija DAX 40, tagad viņš ir Gemini 40 un S&P 500. Tie ir tie rīki, ar kuriem es sāku, un īstenībā es viņus arī sakoju līdzi arī tagad. Bet es domāju, ka es pieslēgšu vēl pāris instruments, jo ir taisnīgs šis moments, ko es vēl neminēju. Tirgu sevišķi tagad ir ļoti daudz spekulācijas. Andrej, varbūt līdz tam mēs vēl tiksim, bet pastāsti tā kā vienkārši es esmu pārliecināts, ka cilvēkiem interesēs, kā var tādu rezultātu panākt, vai var vienkārši pastāstīt, kāds bija tavs riska menedžments un kas ir tie par straujiem kāpumiem šajā grafikā, ko mēs redzam. Ok, tad tuvāk pie šī pēdējā gada. Tur bija ļoti svarīga viena nians, ko līdz tai stratēģijai. Respektīvi, es domāju visvienkāršāko veidu, kā tirgot ar vismazāko risku. Es nonācu pie slēdziena, ka ir jātiet no maziem timefrēmiem, jāpāriet uz lielajiem, jo visas manipulācijas, ko dara tirgos, viņi lielākajā daļā var veikt īsos timefrēmos. Ilgākajā izdarīt ir ļoti grūti. To var izdarīt, tas notiek arī tagad, bet to nodarbojas centrālbankas. Atvainojiet, bet tas neko citu es to neredzu. Šādus, teiksim, apjomus likviditātes grūst iekšā var tikai un vienīgi lielās centrālās bankas, ar ko arī koriģē, teiksim, kursus un indeksus. Šādas situācijas nav bieži, viņas ir vienreiz vai divreiz 10 gadē, diemžēl, bet ir. Atgriežos tālāk. Secinot šādas lietas, es pārgāju tātad uz vidēju un ilgtermiņā tirzniecību. Manas atvērtās pozīcijas pakāpeniski palielinājās. Es viņus turēju no 3 mēnešiem līdz pusgadam. Pēdējās reizes, tad, kad jūs redzat, tas vislielākais kāpums, kas notika pagājušajā gadā, es
zeltu noturēju gandrīz gadu. Tie bija 10 mēneši, stabili. Tur jāpapēta, es precīzi neatceros, bet 10 mēneši, man liekas, bija, jā. Es spredos samaksāju nenormālu summu, ar ko ir arī jārēķinās tirgotājiem, jo, ja jūs atverat pozīciju, tātad jums ir par viņas turēšanu jāsamaksā. Es domāju, tu domāji swapu, nevis spredu. Oi, es atvainojos, jā, nevis spredu, bet swapu. Pa swapu ir jāmaksā, un šīs summas var būt ļoti liels. Pirms tirgot vai vērt pozīcijas kaut kādā instrumentā, ar šo ir jāpārdomā. Indeksos ir vismazāk, dažās valūtās ir mazāk, dažās vairāk. Vislielākais uz tekošo brīdi laikam ir zeltā. Es varbūt kļūdos, kāds var man palabot. Nu, lūk, pārējot ilgtermiņā, ko es darīju, es vairs neskatījos uz, teiksim, šīm cenas kustībām, teiksim, 15-30 stundas režīmā. Es sāku skatīties dienas, nedēļu un mēnesi. Es mēģināju saprast no, teiksim, ekonomistiem, kas notiek, kā tas var ietekmēt kaut kādu laiku uz priekšu. Konkrēti ekonomika vai tirgus? Tirgos, ekonomikā un tirgos. Piemēram, man viens no lielākajiem 2 gadu laikā iedeva ienākumu zeltu. Kā es līdz tam nonācu, es vienkārši skatījos cenu un sapratu, ka pie inflācijas, pie tādas cenas tā kā viņi ir tagad, viņa nevar būt ilgi, viņa ies uz augšu. Tad es vienkārši sāku domāt, kurajā brīdī vērt pozīcijas un, teiksim, iet iekšā uz šo instrumentu. Jā, šeit ir jāsaprot, ko es, teiksim, darīju, jo es mēģināju izprast, cik sliktākajā gadījumā cena var iet pretī man. Viņa kā parasti gāja pareizi, tā kā es biju domājis, bet līdz tam lai tas notiktu, bija jāpaiet kādam brīdim. Kāpēc šāda situācija veidojās? Tas ir tāpēc, ka, diemžēl, bet mums parastajiem traderiem ir ierobežot piekļuvi pie informācijas. Ja jūs esat bankas darbinieks, kas ar to nodarbojas, var sadarēt, jums ir piekļuvs pie plašākajiem pārskatiem, kurās jūs saprotat skatīties pāris lietas, kuras ir kā priekšindikātori tam, ka cena var iet vēl vienā vai otrā virzienā. Par zeltu runājot, man sanāca tā, ka sākās palielināties inflācija, un es sapratu, ka viņi tik tiešām zelts nevar būt tādā cenā, un es sāku viņu vērt vaļā. Kas man iedeva superpeļņu, tas, ka es uz to brīdi biju diezgan labi izrēķinājis, cik man šī cena var iet pretī manai, teiksim, manam redzējumam cenas. Paskaidrošu. Tur bija tā, ka zelta cena konsolidējās, un viņa sāka virzīties jau tā kā manā virzienā, bet, man liekas, es vienā no sarunām jau tev minēju, ka notika viens tāds maziņš ČP, Japāna un Ķīnai, lai nostabilizētu savus valūtas kursu, bija strauji vajadzīgi līdzekļi. Zelts un vērtspapīri, šīs ir divas lietas, kuras var ātri pārdot. Pat īstenībā ir tagad parādās trešā, bet viņā vēl nav tik daudz apjomu līdzekļu, teiksim, naudas. Tās ir bitcoin un kriptovalūtas. Bet, ja mēs runājam tādu valsts līmenī, tad zelts un vērtspapīrs ir divi instrumenti, kas var tikt ātri pārvērsti konkrētā kaut kādā valūtā. Un tas arī notika kaut kādas nedēļas laikā.
šai situācijā cena strauji sāka zeltam krist, kas gāja pret manu uzstādījumu, bet traders bez veiksmes arī nav traders, ja? Tādai lietai ir jāpastāv un, teiksim tā, 50, 60, 70% man depozīta, es veiksmīgi sagaidīju to, ka cena aizgāja manā virzienā. Jā, jo lielāks stress, jo lielāka arī peļņa bija. Jā. Es tikai vēlos piebilst dažas lietas. Tātad, tev vienlaicīgi bija gan fundamentāla, gan prognoze balstītos fundamentālas analīzes, uz instrumenta, gan arī vienlaicīgi bija ļoti uzmanīgs ar riska menedžmentu. Jā, viņš nav man klasiskajā izpratnē riska menedžments. Es vienkārši viņu intuitīvi jau jūtu atbilstoši savam, teiksim, depozītam, kas man ir. Kā viņš man izveidojās tieši tajā brīdī, tad, kad es jau minēju sākumā mācījos ar skalpingu. Es ieliku 200 eiro, nodedzināju, ieliku 400, nodedzināju, ieliku vēl 400, uzaudzēju 1200 punktus, nodedzināju. Šādā veidā varot šīs lotus vaļā un saprotot, cik šie instrumenti var paņemt no maniem. Teiksim, es intuitīvi jūtu aptuveni, cik man ir liels tas handikaps saucamais. Un šajā gadījumā, to var arī nosaukt kā risk management, jo es mēģinu izreikināt sliktāko variantu, uz kuru es jau ielieku iekšā. Piemēram, es tādu neatceros, cik bija, vajag atvērt īstenībā MetaTrader, te es varētu parādīt. Jā, varbūt tagad varētu pārēt uz MetaTrader arī pie reizes. Jā. Tev vajadzētu būt iespēja arī nošērot. Ok, varu pamēģināt. Tā, yes. Tā, mēs esam. Tavā ekrānā, jā. Jā, tagad manā ekrānā. Tā, man ir Germans Golds. Tā, stop sekundi. Jā. Vai var lūdzu dalībnieki webināru apstiprināt čatā, ka jūs redzat Andrē ekrānu? Vai redzu? Jā, ok, super, paldies. Jā, varam turpināt. Jā, mēs redzam strauju kāpumu šodien. Cena ir, labi. Respektīvi, es esmu ieslēdzis pārskats režīmu, tā, 1 minūti, tā, izslēgšu lieko. Tā, jā, kurā var redzēt, kad es esmu vēris vaļā pozīcijas un kad es esmu viņas taisījis ciet. Diezgan daudz es ar zeltu, jā, redz, ka 22. Gads, augusts līdz 22. Gada novembrim, decembrim, redz, ka, jā, tās ir viens tāds, kur es, tā bija tā situācija, ko es teicu, ka, viņš nevar iet zemāk par, cik te mums ir, es neredzu, zem 16,000 viņš bija vienā brīdī. Tas ir anormāli liela un vēl jau vairāk, es nezinu, cik tagad ir taisnība vai nē, pašizmaksas zeltam ir 1200, 1400 par vienu unci. Reiķiniet, kā gribiet, tur nekādīgi nesanāk. Pierais varbūt, pārtos, pierais varbūt arī pieskarties, kas ir tie fundamentālie faktori, kurus ņem vērā treidojot zeltu. Mēs esam tieši uz grafikā. Zeltā bija tieši šī sapratne, ka cena, to, ko mēs redzam uz doto brīdi, un faktori kā inflācija. Ja jums ir inflācija vairāk pa 10, pat pa 7, te atcerieties vienu brīdi, kas mums tad notika, gan, teiksim, Savienotajās valstīs, man liekas, bija mazāk, Eiropā bija vairāk. Pie šādas skata, nevar būt cena zemāka. Vienkārši fiziski viņi nevar. Viņu var dzīt,
kaut kādu apstākļu kopību, kas nodzīvoja. To, ko es jums teicu par to situāciju ar Ķīnu, redz, ko ir tā, es tā tikšu viņu, nesanāks tik ātri tā. Redz, ko jūs varat redzēt, man pozīcijas bija atvērtas 23. gada maijā. Aprīlī, jā. Jā, maijā, aprīlī, un es viņus aizvēru septembra beigās, oktobra vidū, kaut kur tajā. Jā. Un šeit tūlītās tā ņemšu. Ja jūs redzat šo zaļo strīpiņu, redz, ka ir tas viss, kas gāja apakšā, tas notika bišķīt ātrāk, ja, bet šī visa cenas, kas aizgāja uz leju, tā bija visa šī taisnē Ķīnas un Japānas, teiksim, valdību ietekmē. Šo faktu es gribu arī pateikt, teiksim, jaunajiem iesācējiem un tādiem, esiet uzmanīgi, ja jūs tirgojat zeltu, kad šāda situācija var atkārtoties. Tāpēc tekošajā brīdī es no zelta turos nedaudz tālāk, līdz brīdim, kad es sapratīšu, kas ar viņu notiek. Man, diemžēl, ir jāpiekrīt Buffett kungam, kurš kādu laiku atpakaļ izteicās, ka viņš pāriet kešā, iziet laukā, jo viņš nesaprot, kas notiek tagad tirgos. Tik tiešām ir daudz manipulāciju, kas visi ir uzkarsējis. Ja mēs runājam par zeltu, tad es šajā konkrētajā gadījumā, man bija kaut kāds 60%, 70% no mana depozīta, bet es dēļ tā lielā stresa arī tiku pie lielākiem ienākumiem. Jā. Priekš manīm mācība ir tāda, ka tad, kad būs lielāka dišķibele, zelts, tāpat kā jebkas viss, ļoti strauji kritīs atpakaļ. Jā, tur var būt dažādi vēl papildus ietekmējušie faktori, kā piemēram ir projekti, kad zelts tiek izmantots kā nodrošinājums kriptovalūtām vai arī starpvalstu noreiķiniem, atejot no dolāra, tādas, teiksim, baumas klīst. Tas vēl tālā nākotnē, līdz tam. Jā, tālā nākotnē, bet jūs ziniet, ka tirgi jau laicīgi par to domā un cena var mainīties. Kāds ir tavs viedoklis par to, ka zelts ir tā kā tas te drošais spilvens gadījumā kaut kas notiek? Es tā saprotu, ka tu tam īsti nepiekrīti, jā? Es īsti tam nepiekritīšu. Ir jāskatās uz teiksim, dažādiem faktoriem. Viens no tiem, kā jau tagad teicu, ja viņš tiks izmantots kaut kādā, teiksim, projektā vēl, tad jā, īstermiņā pirmajā momentā var būt, kad viņš tā kā spilvens darbosies, bet tas būs kaut kādu īsu brīdi. Tas ir mans viedoklis. Bet pie ilgākas un nopietnākas krīzes jums ir vajadzīga. Loģika ir ļoti vienkārša. Jūs nodrošināt sev, jums ir vajadzīga nauda. Jūs esat nodrošinājušies aktīvos, kurus jūs pārvēršat, lai aiztaisītu nosacītos savus caurumus kaut kādā budžetā. Zelts un kriptovalūtas ir pirmie un vislikvidētākie instrumenti, kā jūs varat to izdarīt. Tas nozīmē, uz viņu būs ļoti liels spiediens. Es nedomāju, ka... Un tad, kad, teiksim, centrālās bankas sāks lāpīt savu caurumu, mēs varam ieraudzīt, to zelta cenu pavisam kaut kur citur. Bet es saku, tas ir jāskatās arī cita situācija, kas var ietekmēt arī pretēji.
Jā. Otrs instruments, ko es tirgoju, tas bija Gemini, kas priekš manīm ir tāds, teiksim, arī veiksmīgs un tai pašā laikā diezgan sāpīgs instruments. Tagad arī varam varbūt pieskarties tai situācijai un par vērtīgākajām atziņām tik tālu. Tik tālu. Jā. Jā, viss ir ļoti svarīgs, ir riska menedžments. Ziniet, es teikšu tā, es intuitīvi to laikam tā īsti atstāt vairs, es esmu nonācis līdz slēdzienam, kad es to nevaru tā atstāt. Ir vairāk jāpiestrādā pie, teiksim, tā instrumenta, ko jūs izmantojat. Respektīvi, viņš ir, tā žargonā jāsaka, jāizkoš. Priekš maniem bija, mēs ar tiem runājam, jūs zināt, kad es biju pārsteigts tam, ka Gemini 40 ir iekļauts kompānijas, kuras ir vācu, bet viņu ieņēmumi un viss plūsmas ir tikai 30%, kas ir saistīti ar Vāciju. Viņi pārējais ir globāli. Ja mēs saprotam ekonomiku, tad automātiski mēs saprotam, ka to, ko visi ekonomiski saka, kad Vācija ir recesijā un tā joprojām tā tālāk, ka viņai šim indeksam bija jābūt jau, es nezinu, pie 15,000 minimums, bet viņš joprojām strauji turpina iet uz augšu. Kāpēc? Viņš ir globālā sistēmā, šie 70%, kur viņi pakļaujās pavisam citiem nosacījumiem. Šī, varu teikt, bija mana diezgan spēcīga viena no kļūdām, kas manu stratēģiju, tā kā es teicu, ir pievedis, teiksim, pie vēl viena savu depozīta nosvilināšanas, teiksim tā. Manā, teiksim tā, bija šī paskaidrošu. Pagājušais gads man ir bijis, jūs jau redzējat, es pats esmu pārsteigts, ka 4000, es tik tiešām nebiju domājis par šiem skaitļiem, cik es tur daudz esmu nopelnējis, man vairāk interesēja, kā šis process notiks un vai mana stratēģija strādā pareizi vai nē, vai es galu galā viņu nopelnīšu vai nē, tur nebija tādi. Lūk, un šajā gadījumā tieši bija tā, ka es loģiski vēru gadu savu ciet, izvedu daļu savu, teiksim, peļņas laukā un vēl daļu turpināju brīvi tirgot. Brīvi, laikam tas ir jāsaka pārāk brīvi, pieļauj bišķīt kļūdas pie pozīcija atvēršanas, paskaidrošu, tas ir mana stratēģija, tā tad ir vērt vaļā DAXā, piemēram, 0,2, nākošā 0,4, nākošā pozīcija 0,6, 0,7 un tā joprojām līdz brīdim, kad cena iet pareizi atpakaļ vai koriģējās, un šādā veidā, teiksim, tev nav vajadzīgs vairs, tev vajadzīga cenas kustība tavā virzienā, teiksim, 30%, un tu esi jau nopelnījis pietiekoši, lai vērt visas pozīcijas ciet. Un kā tev ir, tur minēja, tad cenā ejot pret tevi, tu atver lielāku pozīciju, un vai tam ir slieksnis, vai tam ir tā kā grīda tam? Nē, nē, tas bija arī tas par iemeslu, kāpēc es šo otru daļu nosvilināju, samazinot savu peļņu, jo, es smejoties atceros vienu vecu anekdotu par treideri, kad ir laiks pastāstīšu, bet viņš raksturo ļoti labi manu situāciju. Respektīvi, jauns treiders stāv pie vecā treidera kapa un skatās ar
smaida un lasa, kas uz viņu ir uzrakstīts. Vecajiem traderiem uzrakstīts, es nekad nebiju domājis, ka kaut kas tāds notiks ar mani. Respektīvi arī šajā gadījumā es biju pārāk vieglprātīgs. Teikšu godīgi priekš maniem, to, ko ieminējos, iesaku ļoti jaunajiem, sevišķi saprast, ko viņi tirgo. Ja tas ir eiro dolārs, tātad vai fundamentāli vismaz jāsaprot ir, ko dara centrālās bankas, kāds ir kurs, starpbanku kurs, kas vēl ietekmē likviditāte. Būtu labi, ja tiek klāt pie informācijas lielās bankas, izvieto savus valūtu pasūtījumus, rezervācijas, pēc viņiem var orientēties, kurajā virzienā iet cena. Respektīvi, maksimāli mēģināt izprast, izkost šo instrumentu, un tad ar laiku var jau saprast aptuveni, kā cenā kustēsies. Un tad atrodot, protams, savā, teiksim, tajā tirniecības plānā savu stratēģiju, sāc vērt pozīcijas vai gaidīt, vai kā kurš tur tirgo. Lūk, un šajā gadījumā bija tā, ka es uzliku sev, teikšu godīgi, diezgan astronomisks, kas man likās un joprojām liekas augstumus priekš Gemini 40, tas ir 18,000. Es sāku viņas vērt vaļā, tūlīt tās nesamalošu, aptuveni pie 15, 300, ja, aptuveni tajā līmenī. Tā, es tūlīt tās. Tā, redz, ka man ir iezīmēts tā 1 minūte. Tā, aptuveni, lai jūs redzētu, aptuveni šeit. Šeit es sāku vērt vaļā pozīcijas, lēnīt viņam formējot pret to, ka DAX koriģēsies. Bet notika divas lietas, ko es nevarēju paredzēt. Un tā kā man nav piekļūst pie īpašās informācijas, es arī to tā īsti ātri neizkodu, kas notiek. Respektīvi, mēs, ja seko kāds ekonomikai līdzi, tad ir noteikti dzirdējis, ka Savienotās valsts tā kā nedraudzējās ar Ķīnu, tad viņi izveidoja tādu situāciju, kad investori no Ķīnas mūka prom. Viņi ātri gāja laukā diezgan lielos apjomos no Ķīnas tirgus un pārlikās Amerikas un jebkur visur citur pasaulē, teiksim, instrumentos. Jā, ļoti daudz aizgāja uz Savienotajām valstīm, bet daļa ieplūda arī Eiropā. Tā skaitā šeit šo pirmo cenu kāpumu līdz 17,000. Šis ir tas kāpums, ko izveidoja šī situācija. Un ap tiem 17,000 vairs nebija jaunas informācijas par to, ka Ķīnas investori vairāk no Ķīnas. Jā, manā skatījumā es pēc savas loģikas biju izdomājis, ka viņa ir jākoriģējās. Jāiet ir lēnām, pakāpeniski, bet viņai ir jānostabilizējās, vairs nevis tajā manā aprēķinā pie kaut kādiem 15,000 jāatgriežās, bet viņai vajadzēja atgriezties vismaz pie 16. Bet tas nenotika. Jo šeit ir arī tas aspekts, ko es jau teicu, to, ko mēs jau pēc tam noskaidrojām, kad šis indeks īstenībā nav reprezentatīvs priekš Vācijas kā pret Vācijas ekonomiku, kopējo situāciju. Tieši aiz tā iemesla, ko mēs jau tikko minējām, tas ir, ka
70% uzņēmumu ir iesaistīti globālajā tirzniecībā, un viņi ir ārpus šīs Vācijas tirgus. Jā. Šis moments tagad darbojās, ko mēs redzam, 18, pat nesen bija 18,500. Nu, tā ir astronomija. Jā. Šo divu faktu, pat 3, tātad šie divi negaidītie faktori, investoru mukšana no Ķīnas un šī centrālo banku, teiksim, manipulācija ar tirgu, tas ir divas lietas, un trešā bišķīt mana, teiksim, disciplīnas trūkums tieši pozīciju atvēršanā. Paskaidrošu. Katru pozīciju nākamo es varu pēc noteikta, teiksim, attāluma, pipu daudzuma. Tur nav, priekš maniem nav tur svarīgi, kad pēc 50, 100 kapeikā, bet es vienkārši izrēķinu, cik man ir jāatver nākošā pozīcija, un visu es viņu veru vaļā. Respektīvi, pie 17,000 es zināju, ka jāsākās korekcijai, un es biju uz to brīdi atvērs jau vairāk pozīcijas nekā vajadzēja. Tātad es pārkāpu savu paša izveidotu stratēģiju, kas man arī zināmā mērā atspēlējās. Šo 3 faktoru rezultātā es arī nosvilināju savu kontu. Jā. Tā kā šis ir tāds pamācošs, nekas traks tas nav, ko es vēl noteikti gribu pateikt jaunajiem traderiem, ir tas, ka jums rokas kājas ir, galva arī. Zaudēt naudu, tā ir normāla lieta šajā jomā, ja jūs gribiet ilgtermiņā to nodarboties, ar to ir jāmāk vienkārši tikt galā. Vajag atpūsties, nevajag baidīties, ja kādam palīdz, mēs te vienu lietu neaizskaram, tas ir demo konti. Es esmu viņus izmantojis tikai šajos brīžos, tad, kad es esmu nosvilinājis kontus, lai tīri psiholoģiski pārvarēt šīs nelielās bailes, uztraukumus sākotnēji, kad es domāju, kā es sākšu tādu jauno kontu vērt vaļā, sākt tirzniecību, es nokļūdījos, kaut kas nav pareizs un tā tālāk. Bet ir ļoti būtiski viena lieta, ko es iesaku. Demo kontus neizmantojiet tajās noklusētajās vērtībās, kas tiek piedāvāt. Mācieties ar viņiem, ja jūs izmantojat viņus. Mācieties ar to apjomu, ar kuru jūs taisaties iet tirgu. Kaut vai tie 200 eiro, kaut vai 1000 vai 4000, vienalga ar kādu jūs summu taisaties iet iekšā, ieteicams, ieiet vienreiz. Ja jūs redzat, ka jūs varat nopelnīt demo kontā tikpat, cik jūs iet ieguldījuši, un vēl vairāk, jūs sajutīsiet, kad var mēģināt. Bet es ieteiktu nosvilniet šo demo kontu ar šo noteikto summu vismaz 5 reizes, un tad iet tikai iekšā. Tā būs lielāka garantija jums, ka jūs ar reālo kontu tiksiet normālāk skaidrībā. Kāpēc es personīgi izvairos no demo kontiem? Tāpēc, ka treidera skola arī ir tā, ka mēs zaudējam naudu. Nekas nav labāks. Skolotāji nav labāk vēl izdomāt, kā ir pazaudēt naudu savu un pēc tam censties viņu nopelnīt vēlreiz. Jā, es gribētu tikai piebilst, ka, lai gan tavs konts tika nosilināts, jebkurā gadījumā par iepriekšējiem 2 gadiem tu nopelnīji tāpat ievērojumu summu, ja nemaldos, arī tie ir nepilnīgi 2000%, varbūt mazāk, bet tāpat tas ir... Nē, tas, kopējais cipars, tas tāpēc arī īstenībā, ka man pagājušais gads bija tik labs, es tāpēc arī, varbūt vieglprātīgi nedaudz attiecos pret to, kas bija.
šeit ir jāpaskaidro. Vēl viena lieta, ko ļoti gribētu ieteikt, neizmantojiet naudu trēderēšanai, kas jums ir pēdējā, viennozīmīgi. Es zinu, ka to ir vairāk teikuši un, teiksim, nedod Dievs vēl paņem kaut kur kredītu un iet iekšā šeit. Tas nav vajadzīgs. Pilnīgi. Trēderēšanai izmantojiet tikai to naudu, kas jums ir brīva un kuru nav žēl pazaudēt. Ticiet man, šī sajūta, šī pārliecība ļaus jums labāk un produktīvāk trēderēt, viennozīmīgi. Jā, man pluss ir nekas traks, pilnīgi. Es nezinu, ja kādam tas interesēs, es vismaz kaut kādas 5 reizes jau 6 nodedzināju savus kontus. Jā, no sākuma ir tāda pirmās reizes ir diezgan tādas interesantas, jocīgas, ir tāds nervozums, tā kā dusmas iekšā, bet neviens jau nav vainīgs. Tās tikai un vienīgi jūs pašu emocijas, lēmumi pieņemtie, un tāpēc man arī šis patīk trēderēšana, kad viņi man ļauj interesēties vispār, kas pasaulē notiek, un otrs es vēl mācos kontrolēt savas emocijas un pieņemt pret labus, pareizs lēmumus, teiksim tā. Jā. Ja runāt par trēdingu, jā, tas tā kā neviens cits, tu nevari vainot neviens tikai sevi par savu rezultātu, par savu rezultātu, jā, tas. Un tiešām vērtīgas atziņas par riska pārvaldību. Jā. Tas ir noteikti katram vērts turēt vērā īpaši iesācējiem. Jā, īpaši iesācējiem. Nebaidieties, tas, ka agri vai vēl neviens trēders vēl nav izaudzis, nezaudējot vai nenosvilnot savu kontu. Diemžēl tas tā ir. Jā, starp citu par to svilnāšanu arī gribēju pateikt, ka tas tā ir tiešām norma bez maz vai reizi vai pat 2, man liekas, tas ir standarts vismaz. Jā, tīri no darba pieredzes. Jā, bet tas ir katram savs, teiksim, tā mēraukli. Es zinu, kad ir cilvēki, man pat pazīstam cilvēki, kas, godīgi sakot, dabo naudu, ieliek, ļoti ātri nosvilina, bet nemācās. Ko es vēl gribu arī piebilst, kad no katras šīs svilināšanas, vienkārši tupas svilināšanas ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Ir svarīgi, lai izanalizētu, kur bija, kāpēc. Ieteicam sev kaut kur piefiksēt šo, nolikt, lai jūs redzat, atceraties, un jāizdara secinājumu izmaiņas, un tad virzīties tālāk. Ja netiek izdarīt šie mājas darbi, tad atvainojiet, tad vai nu jūs pērkat signālus, es nezinu, ja jums tas interesē, vai nu vēl kaut ko, bet ja nedarat arī to, tad ir bezjēdzīgs šis pasākums vispār. Atvainojiet, ja kādreiz aizskāru. Rekur mums ir jautājums starp citu no Kristapa. Vai samazini proporcionālo tirdzniecības apjomu pret konta bilanci, kad summas paliek lielākas? Vēlreiz? Tā. Jā, tiešām dīvaini, vai samazini, vai arī palielini? Kristapa precizē lūdzu. Tev jāredz arī šo jautājumu čatā starp citu. Vajadzētu būt iespēja. Tātad jautājums vēlreiz, vai samazini proporcionālo tirdzniecības apjomu, Latvijas pret konta bilanci, kad summas paliek lielākas? Nē, nesamazinu. Man tieši otrādīgi. Jā. Nē, tā mana doma ir tāda jau arī ir, kad es pasaku punkts A, punkts B. B punkts ir sliktākais variants manā, teiksim, idejā, uz kurien cena var aiziet. Un tad es izejot no tā sāku proporcionāli vērt vaļā
visas pozīcijas nesamazinot attiecības. Ja es pareizi tev sapratu, cerams, ka es atbildēju. Un pēdējā reizē es arī, tik tiešām, tad, kad es redzēju, ka DAX iet uz augšu, un joprojām viņš ir astronomiski iet uz augšu, tad, es reizēm daru tādas lietas kā hedžēšanu. Ko tas nozīmē? Tas ir varu vaļā vienlaicīgi pozīciju. Ja, piemēram, šeit konkrētajā, piemēram, DAX-ā es vēru sell pozīcijas, tad vienā brīdī, tad, kad koriģēja, var vērt vaļā, teiksim, uzreiz arī buy pozīciju. Tā bija šī lieta izmantota, teiksim, tajā tirniecības robotā, ko es minēju. Pēc būtības vienkārši divu pozīciju atvēršana vienlaicīgi ir bezjēdzīga, jo viņi nedod ne plus, ne mīnus. Bet, ja jūs esiet, teiksim, izreikinājis, ka cena ies, kā tekošajā brīdī man bija no 15,300 uz maksimums 18, tad vienā brīdī varot vaļā šādas pozīcijas, jūs varat izvilkt, teiksim, garāku asti, ja es pareizi izteicos, tad jums nav tas mīnus neaug tik liels attiecībā pret jūsu bilanci, un tādā veidā jūs tā kā vēl pagariniet šo ceļu, kur var iet, teiksim, cena. Kāpēc es to neizdarīju? Godīgi teikšu, es neticēju, ka viņa aizies vairāk pa 18. Tā ir tā viena no lielākajām manām kļūdām. Otrs, jūs redzat to cenu, viņa tā kā raķeta praktiski ir aizgājis, viņa nekoreģējās. Manā skatījumā, ka šādas pozīcijas es vismaz vēru vaļā, tad, kad cena ir nokoreģējusies pēc Fibonacci vismaz 23% no cenas. Jā, un par vēlos tikai piebilst par to tavu hedžēšanas pieeju, ka tāda veida hedžēšana var būt noderīga tikai pie konkrētas riska pārvaldības pieejas plāna, kā tavā gadījumā, piemēram. Visā citādi tas īsti, no tā nav īsti nekāda ieguma. Nē, nav tieši tā, tas ir tikai un vienīgi man kā hedžēšanas pozīcija. Viņu var arī teiksim, izcevišķi jaunībā, agrāk, kad es tirgoju, tā arī darīju, kad atvēru, piemēram, 2-3 pozīcijas, tas, kas ir tā, kā es biju domājis, ja man cena nemaina virzību, tad pārējās es vēru vaļā šādā te veidā. Risks ir kāds, kad sākās korekcija, tad šo attālumu, ko jūs esat tā kā nohedžējuši jau, ja viņš jums ir tā kā nulle pozīcijas, viņš jums nedod plusu. Plus rodās tikai tajā brīdī, ja jūs riskējat un šīs, teiksim, pretējās pozīcijas jūsu kustībai, cenai, ar plusu aizvarat ciet. Sapratāt man domu? Tas varētu varbūt grafikā vienkārši. Grafikā šeit, piemēram, ja jūs redzat pēc Fibonacci sarkano, un šito, tā, ja raudzījāt, ko es viņu varu, es viņu varu nedaudz, pagainiet, līmeņi. Un šādi, ja šeit es, piemēram, 1, 2, 3 aizgāja pozīcijas, atvēru pozīcijas, cena turpina iet pret manīm, tad redz, ka nākošajā līmenī es sveru uzreiz vaļā plusu mīnusu, buy un sell. Redz, ka ir, piemēram, 17,000, šeit nākošo pozīciju es atveru, es viņu atveru arī ar plusu un mīnusu, bet ja cena turpina iet uz augšu, tātad mums šeit ir 2 plusi, pareizi? Tik tālu saprotams. Divas pozīcijas uz priekšanu, kas... Viņas ir plusā. Tātad vienā brīdī, šajā te jūs varat viņas aizvērt ciet.
tad viņa jums ir plusā. Jūs viņas aizverat ciet, tas, kas bija buy, un gaidiet atpakaļ, kad cena nāk. Tikai šādā gadījumā šīs pozīcijas jums iedos plusu. Ja viņa ietot tā kā konkrēti šeit, viņa nogāja nedaudz, cik te procenti ir kaut kādi 11, nepilni 20, ja, nokoriģējās. Varu jums pateikt priekšā, šeit bija tāds moments, kad man sākās pluss, un es sev uzdevu jautājumu. Tur bija plus 200 punkti, varbūt Andrej smagi gāja, ļoti strauji cena gāja vienā virzienā, vajag visu aizvērt ciet un sākt pa jaunam. Es uz to brīdī, diemžēl, izlēmu, savādāk turpināt gaidīt, kad cena aizgāja tikpat strauji tālāk. Lūk, atgriežoties atpakaļ pie tā, tātad šīs divas pozīcijas dos plusu tikai tad, ja es šeit augstajā posmā kaut kur viņa aizvēršu ciet ar plusu. Ja viņi nāks uz leju, tad šīs divas pozīcijas man ir pilnīgi bezjēdzīgas. Tātad, lai es dabūtu plusu, man vajag cenu vismaz pie šī Fibonacci uz 38%. Ja cena ir līdz 50, tātad man ir nulles šīs atvērtās divas pozīcijas. Sell pozīcijas ir neitrālas, jo viņām blakus stāv buy pozīcijas. Es ceru, ka sapratu. Es domāju, ka jā. Pietiekami detalizēti. Okay. Paskaidroju. Tā, kāds vēl kaut ko pajautāja? Jā, un gribēju arī pajautāt pie reizes, tu sāki ar scalpingu un pārgāji uz swing trade, kam pamatā ir fundamentāla analīze, vai vari varbūt nedaudz pastāstīt par tām atšķirībām galvenajām, un kā tas piemēram, kā iesācējiem, kurš tur tikai skalpo, un viņam nav mazākās tā kā nojausmas, kas ir fundamentāla analīze, tā kā tādu nelielu galvenos iegūmus, un no tā vai var iedot. Zin, kā ir tādam, es varbūt arī kļūdos, ja, bet man ir palikusi tāda kaut kur zemapziņā sajūta, ka, ja nodarbojas ar 100% skalpingu, tad tur dominē tikai un vienīgi tehniskā analīze. Vai šo analīzi var pielietot, piemēram, konkrētajā gadījumā, ja redz joprojām man ekrānu pie šāda Gemini 40 grafika dienas, ja, kad viņi ir tādā pārdošanas jau, es nezinu, augstumos, te var parādīt, ko jūs tātad redziet, es pārgāju uz nedēļas grafiku, priekš maniem viņš bija viens no tādiem, kā es biju izticis līdz tiem 18,000, kāpēc es biju rēķinājies līdz viņiem. Tāpēc, kad, ja jūs redzat, šeit ir ļoti spilgti, laikam redzams, tā, 1 minūte, jā, šeit pat labāk, jūs redzat augšu pejošu, teiksim, kanālu. Mēs esam jau uz procentiem 20 vairāk pāri šim kanālu malai. Šie ir tie statistikā, tās matemātiskās kļūdas saucamās. Tā ir atšķirība lielums, kas atšķirās pār normu vidējo. Tāpēc es biju izreikinājis priekš sevi, ka man ir jānoturās līdz 18,000. Es noturējos ilgāk nedaudz, bet ne tik ilgi, cik tas 18,500. Un es vēl neesmu pārliecināts, vai cena apstāsies. Bet viennozīmīgi var teikt, ka šī ir tāda anomālija. Viņa ilgi neturpināsies, viņa tirgus visu izlīdzinās, bet jā, ir jāpēta. Pie tā jautājuma piešķiroties par to, teiksim, fundamentālo analīzi, es baigi dziļi nelienu viņā, jo, lai to darītu, ir vajadzīga tomēr plašāka informācija. Kā jau teicu, ir
ir tādas, teiksim, kopienas, kas ir visnotaļ normāla lieta. Es arī iesaku jaunajiem traderiem, kuri tikai sāk šo visu lietu, mēģināt atrast savus dombiedrus, kuri ir apvienojušies. Ļoti labi, ja tur ir kādi cilvēki, kas ir profesionāli, kuriem tu vari griezties un pajautāt, vai arī vienkārši klausīties, ko viņi savā starpā runā, un izdarīt secinājumus. Jābūt ir uzmanīgiem, protams, bet, ja pieaugušs cilvēks ir teiksim, izpratne par ekonomiku un tāda globāli vispārīgi, tad, salikt kopā nav tik sarežģīti. Kas ir svarīgi? Man liekas, sekot līdzi centrālbankām, ko viņas dara, kā viņas dara. Pēdējā laikā es saprotu, sevišķi, kas ir saistīts ar zeltu, tātad vērtspapīriem. Jāpaskatās līdzi, kas tur notiek. Likviditāte viennozīmīgi, jo es saprotu, ka šis anormālais cenu gājiens ir vislielākā tiešā saistīts tieši ar likviditāti. Procentu likmes starpbanku ir augstas, bet visi tirgi iet uz urā, uz augšu, tieši dēļ tā, ka ir likviditāte tirgos. Ja viņas nebūs, viss gāzīsies lejā. Tie, kas tirgo valūtas, jā, tur vairāk ir, teiksim, tas, kas ir ar centrālbankām notiek. Starpbanku likme, viņu izmaiņu ietekmē diezgan nopietni, bet ko es esmu ievērojis vēl, ir tādi instrumenti, ko centrālbanka piešķir, teiksim, lokālajām bankām, lai viņas varētu, teiksim, savus kases pārāvumus, teiksim, ekstrēmās situācijās aizņemties no viņas un tai pašā laikā arī atdot. Tur ir dažādi mehānismi, kas ietekmē valūtas svārstības. Un, protams, arī pašu banku pieteikumi valūtu maiņām. Bet šādu informāciju nevar dabūt parastais cilvēks. Tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc es atteicos no dienas tradingu un pārgāju vidējā. Laikam, precīzāk teikt, ir jāzina, kur meklēt tādu informāciju. Tā kā, jā, ja tipiski iesaistēs, jā, pilnīgi noteikti. Jā. Būs grūtības Jā, ir labi arī materiāls, arī Admirāla marketā iekšā papēt mājaslapu, tur ir, teiksim, skaidrojumi dažādām lietām diezgan labi. Te ir atkal, ziniet, divas pieejas, ar kuru es saskāros pašā sākumā arī, kā jau saprotam, lai kaut ko saprastu no tā, ko treide, tad vai nu jūs ejat mācīties universitātē, nezinu, ekonomiku vai finanses, vai nu vienkārši veltat šim laiku, tā kā es to izdarīju, pašmācības ceļā klausos, skatos, mēģinu pats, kļūdos, analizēju, eju tālāk. Kas ir labāk? Varu teikt, ka bez tādām pamatlietām laikam neiztikt, bet tirgus tā tiek mainīts un mainās tagad, kad šīs vecās dogmas vairs nestrādā. Varbūt kāds arī būs interesējies par indikatoriem. Esmu dažādas izmēģinājis. Pēdējos, ko jūs arī varbūt tagad varat redzēt, te ir CCI, kas ir līdzīgs arī stahastikas saucamais, es nezinu, vai viņam tas ir pareizs. Vidējās svērtās tās ir laikam Bollingers, ko es izmantoju. Jā. Tā izskatās, jā. Jā, tas ir Bollingers. Kaut arī no pārliecības, bet ok. Jā. Bollingers, viņš atkal zīmē koridoru, tātad pieprasījuma augstākās, zemākās pozīcijas un vidēji svērtā. Ja? Tas tādā veidā izzīmē šo koridoru.
Es viņus skatos uz viņiem, bet viņi diezgan minimāli. It sevišķi tagad šajā situācijā, kad tiek daudz manipulēts, viņi nestrādā. Atvainojiet, bet kaut kādā tādā kritiskā, nopietnā jums brīdī viņš nestrādās. Ko var pateikt? It sevišķi viņi nestrādā īstermiņa timefrēmos, ja ņem dienu, nedēļu, mēnesi, varbūt, bet kurš skalpers izmanto šādus timefrēmus, es šaubos. Vienīgais jūs varat noteikt trendu, kas ir tāds, teiksim, trend, tas virzienu, lai noteikti, kurā jūs strādājat, uz kuru pusi jūs vērsiet tās pozīcijas. Manā skatījumā, es vienu vēl pabeigšu, kas strādā, ir pretestības atbalsta līmeņi mazākos timefrēmos. Es izmantoju stundu dienas, teiksim, timefrēmos, lai tirgotu. Analīzi taisu nedēļā, kā jau var redzēt, un izmantoju šos kritiskos punktus, kur teiksim, var ievērot. Un tavā pieejā, kurā brīdī tieši tu skaties uz tehnisko analīzi? Kā ietekmē tavu lēmumu pieņemšanu? Zini, kā ir tad, kad es varu vaļā pozīciju, pirmās pozīcijas. Tad es skatos, mēģinu uzminēt, bet šeit atkal atgriežoties pie skalpinga ir tā, ka es stoploss neizmantoju un es ievēroju, jo ilgāk tur pozīcijas, jo mazāk viņas tiek aizvērtas ar mīnusu. Atbildot uz tavu jautājumu, kad es skatos, es mēģinu vienkārši ieraudzīt šos, teiksim, kritiskos punktus šajā gadījumā par piemēru. Piemēram, mēs redzam šeit konsolidācija notiek cenas. Zemākais, augstākais punkts. Ja es kā skalpers, es šeit varu mēģināt augšā vērt uz apakšpozīcijas, bet ja es kā savas pozīcijas, teiksim, formēju, tad es pirmās it sevišķi mēģinu ķert, kad ir šīs konsultācijas apakšējā punktā, ja runa ir par buy. Ja pa sell, tad, protams, otrādā. Bet pirms es viņu skatos stundas grafikā, es eju lielākos. Lielākos šeit var redzēt, piemēram, tekošajā brīdī tā, laikam kaut kas ir jāizdzēš, lai jūs saprastu. Tā, 1 minūte. Tā, es noņemšu 1 minūti līdz. Un gribēju arī piebilst, ka neskatoties to, ka tu darījumus tur vairākus mēnešus, pat līdz gadam, tu tāpat skaties tik zemā timefrēmā kā stundas. Stundas, jā, man ir vienkārši interesanti saprast, vai tā cena tik tiešām sāk mainīt virzienu vai nē. Šeit ir tāda dilēma, jebkurš traders ar to saskarās, man liekas. Ko kā var noteikt? Ir, teiksim, figūras, ja, kuras cena zīmē un liekas, kad tūlītās samainīsies. Virziens un trends mainās. Es ievēroju, ka ļoti daudz spekulē un viņi mainās tad, kad to tā īsti nemaz negaidīja. Un kur tu vari uzminēt, kad tagad cena konsolidējās 5% robežā, tad ir 10%, tas ir jau mainīts trends vai nav? Tu zini to? Nē, nevari to zināt. Viņi var tev piemānīt, aizvērt visu tavus stoploss un aiziet tajā virzienā, kā tev vajadzēja. Respektīvi, tāpēc es šos mazos timeframes mēģinu tā kā saprast, paskatīties, vai cena mainās vai nē, jo dienas savukārt
timeframe būs tas jautājums. Viņa jau ir, vai šis moments jau ir palaists garām vai nē? Tad, kad ceru, ka atbildēju. Jā. Respektīvi, atvainojies piebeigšu, kamēr neesmu aizmirst. Redz, ko ir piemēram šī rozā sarkanīgā līnija, esot piemēram uz viņu, te var redzēt arī, tas ir vai no atbalsts vai pretestības, skatoties, kurajā brīdī. Un izejot no šīs arī kāda ir stratēģija, vai nu ver uz selu vai uz baju, te es arī pieņemu lēmumus. Ir sevišķi lielajos timeframe'os viņi diezgan labi atstrādā. Nu, tā. Jā, un tad ir kur jautājums, kā tu izlem, kādu pozīciju vērts iet? Arī labs jautājums. Es esmu bieži saskāries ar tādu lietu, ka mans iedomātais pluss ir nopelnīts, es viņu aizveru ciet, un cena vēl turpina iet, un tu sēdi kasē aiz auss un domāji, haidī, vēl varēja tik labi nopelnīt. Bet man viens no tādiem vecajiem traderiem teica, ka tautā ir tā sakām vārds, ka zīle rokās nekā, kas tur uz zara, ja? Kāds putniņš zarā. Tas ir ļoti arī precīzi teiksim, sakāms, kas attiecās uz tradingu. Es vienkārši izvēlos savu iedomāto procentu, kas varētu būt. Dažreiz es skatos reti, bet es skatos pēc paša cenu kustības un tieši pēc tā, teiksim, fundamentālā situācijas, kas notiek ekonomikā. Ja viņa saka, ka ir, teiksim, krīzīte, kas attiec, piemēram, kā piemērs zeltā, sākās Ēģiptes, nevis Ēģipte, bet ir Izraels un Arābu tas konflikts, kas cenu vēl augstāk uzsita. Es sapratu, ka tas tā būs, un es noturēju ilgāk šo cenu, bet tā pamatā es pasaku, šeit ir tik procentus es esmu iedevis plusā, viss paldies, kaut arī cena turpina iet, ir bijis arī tādas situācijas, ja, kad aizvēru, johaidī, nākošajā dienā jau cena ir pret tevīm aizgājusi. Ir arī tādas situācijas bijušas, tā kā priekš sevīm es saku, viss iedomātais cipars, viss var ciet. Un cipars domā procents no bilances, no kapitāla. Jā, tieši tā. Jā. Un es gatavs gaidīt tik ilgus periodus kā 12 mēnešus līdz, ja vien nemainās tavu fundamentālā prognoze uz instrumentu. Uz instrumentu man uz DAX, atvainojas, Gemini 40 joprojām nav mainījusies. Es domāju par piemēru ar zeltu, ka tu gaidīji 12 mēnešus, bet tu biji tā kā pārliecināts savā skatījumā. Jā, es biju pārliecināts par savu skatījumu, un es viņu turēju. Nezinu, kur tā pārliecība? Viņa, saprot, tas ir tāpat, kā tu ilgu laiku vērot cenu noteiktajā instrumentā, un tev vienkārši jau zemapziņā tu saprot, ka tā ilgi nevar turpināties. Notiks tas un tas. Saprot, ka tas varbūt ir tāds diezgan smieklīgs arguments, bet ar laiku, tad, kad iedziļinies konkrētajā instrumentā, kuram tu gribi pievērst lielāku uzmanību, tā žargonā varētu teikt, tavs jājām zirdziņš, ja? Tad tu viņu izpēti, un tu jau jūti, saprot, kas notiks un uz kuru pusi ies. Un rekur arī jautājums ir, cik procentu no depozīta tiek ieguldīts vienā darījumā, risks pret peļņu, vai ir iespējams par atbildēt šo jautājumu tavā gadījumā? Manā gadījumā es bišķīt atkāpšos, teikšu tā, ka sevišķi tad, kad es biju jaunāks, es tirgoju viss
nosauktās instrumentus, gan valūtu pārus, gan zeltu, gan naftu, gan indeksus, bet es sapratu tā, ka man viņš ir jāsašaurina, jo pie straujām kustībām cenas, tai, piemēram, iznāk ziņa par teiksim, Eiropas centrālās bankas starpbanku likmes izmaiņām. Uz kaut kādu brīdi notiek straujas kustības. Viņas var atgalsoties dažādos instrumentos. Jūs būsiet spējīgi viņu kontrolēt, ja jums ir atvērta pozīcija. Labi, ja viņas ir jūsu virzienā, jūs paspējat mierīgi aizvērt un viss ir kārtībā. Bet, ja tas ir pret jums, tad šī situācija var būt diezgan bēdīga. Tāpēc es nosvilināju šādā veidā pāris kontus, un es priekš sevīm vienkārši sapratu, ka peļņa nav atkarīga no instrumenta daudzuma, bet no kvalitatīvi atvērtu pozīcijām. Tā ir tā lieta diezgan būtiska. Diezgan būtiska, un šeit arī bija tas brīdis, tad, kad es jums teicu, ka es dienā plāns bija nopelnīt 25, 50, 100, 200, 300. Ja jūs saprotat, zem šiem cipariem ir jūsu stundas pavadīts pie ekrāna, jūsu nervi, nezinu, kam sieva vai bērni, jūs ņemat nost tiem laikiem. Jā, jaunie cilvēki ir fleksiblāk, viņi spēj darīt varbūt vairākas lietas un vienlaicīgi skatīties, bet caur telefonu, ticiet man arī, ja jums būs atvērts 4 valūtu pāri un sāksies kaut kādas kustības, jūs nenoreaģēsiet. Es personīgi esmu priekš seviem pateicis, viss maksimāli man ir 2 instrumenti. Pagājušajā gadā es strādāju ar 2, tas bija zelts un Gemini 40. Šogad es strādāju tikai ar 1 Gemini 40, un mana, teiksim, stratēģija un doma par to, ka viņš koriģēsies, nav mainīsies. Es tagad atpūšos, saņemos bišķīt ar saviem spēkiem un turpināšu tradingu. Ja uz to brīdi būs iespēja iešu iekšā ar Gemini 40, nē, gaidīšu, meklēšu vēl idejas. Jaunībā man lika, nevis jaunībā, bet tad, kad es sāku trendirēt, es domāju, ka cik es palaidu šo unikālo iespēju nopelnīt kaut kādā instrumentā. Bet tas tā nav. Ticiet man, šādas iespējas ir katru dienu, tikai ir jāmāk viņas ieraudzīt. Nevajag. Es esmu bieži dzirdējis arī vecie traderi saka, un es tam piekrītu. Arī neatvērta pozīcija ir jūsu plus, arī neatvērta. Cerams, ka es atbildēju. Jā. Tā ir tīpaši biežāk novērota problēma, protams, iesācējiem, kad kaut kas kustās, kaut kas ziņās, tur daudz tiek minēts, un tad jāiet, jāpaspēj kaut ko tur noķert. Un tas ir, ar laiku saprotu, ka tas vienkārši, tas nav īsti vērtības. Jā, mans rezultāts vairāk ir bijis arī tik pozitīvs tāpēc, ka es īstenībā mēģināju ķert šo ziņu ātrāk, pirms viņa jau ir nostrādājusi. Bet šī stratēģija arī ir tas lielais risks tam, kad ir vajadzīgs laiks, lai viņa realizētos. Jā, ir iespējama kļūda, bet tāpēc jums ir jāsagatavojas šai stratēģijai. To, ko es piedāvāju un to, ko es stāstu, viennozīmīgi nederēs tādam traderam, kurš, grib katru dienu ar to nodarboties. Man vienkārši nav fiziski tam laika vairs. Tad, kad es to varēju, es to darīju. Jāpasaka man paldies tam laikam, jo es viņā intensīvāk mācījos. Tagad es arī mācos, bet nedaudz savādāk. Jā.
mācīšanās šajā nozarē nebeidzas, tu mācies bez apstājas. Jā, tas tā ir. Tirgus mainās katru gadu, tas tā nav. Vēl es vienu no tādām atziņām viennozīmīgi gribu teikt un arī argumentēt. Daudz cilvēku saka, ka traderēšana ir, teiksim, tā kā tāds azartspēles, jā, zināmā mērā, jā, bet viņi saka tā kā lotereja, nekādas sakara ar to. Šīs ir tik tiešām zināšanas, izpratne, un es atcerējos arī jums dzīvē var šīs, teiksim, izpratne par notiekošo apkārt jums var palīdzēt. Manā dzīvē es jums varu pateikt konkrētu piemēru, ka tas pats Vācijas indeks bija ļoti augsts, bet daudz ekonomisti brīdināja par to, ka situācijā, ja Covid nostrādās un nāks plašumā, būs baigās bremzes, viss vērsies ciet un tā tālāk. Es šo situāciju noprognozēju, teiksim, mēnešus 4 iepriekš, kas ļauj man personīgi sagatavoties šai situācijai, veikt uzkrājumus un tā tālāk. Jā, un nobeigumā, visam maz jau laika palika, vēlējos tikai pajautāt auditorijai. Gadījumā, ja ir vēlme papildus nodarbībās piedalīties ar Andreju, kur Andrejs varbūt izstāstīt vēl padziļinātāk savu pieeju un atbildēt uz kādiem citiem konkrētiem jautājumiem, lūgums čatā vienkārši uzrakstīt jā. Tā lai varētu saprast sākotnēji, kāda būtu tam interese. Tātad, ja ir interese papildus nodarbībām ar Andreju, kur Andrejs stāsta plašāk par savu stratēģiju un atbildes uz vēl citiem jautājumiem, lūgums čatā uzrakstīt vienkārši jā vai arī pacelt roku, jā, kā kāds darīja. Tā ir rokas tiek celtas, čatā arī minimāli raksta daži. Ok. Nu, to, ko es jums izstāstīju, tā ir ļoti vienkārša stratēģija. Tur ziniet, kā ir, ja jūs papētat internetā un redzat, tur ir ļoti, ir daudz, kuras ir, teiksim, izsevišķi roboti tiek programmēti uz matemātiskajiem modeļiem. Šeit manā stratēģijā tas tā nav. Tas tā nav. Ja ir vēlme, mēs varam, protams, mēģināt, es varu vienkārši parādīt, kā es vēru, kā es rēķināju, kā es skatījos no sava depozīta, cik es varu atļauties vērt vaļā un ciet. Bet, jā, tam ir jāatrod laiks vienkārši. Jā, tad par to arī iet runā. Tā, tad uz doto brīdi varbūt vēl kāds jautājums vai pāris. Tam vēl mums ir laiks. Es nezinu, šeit bija jautājums par trading botu. Es no viņa neturpināju strādāt ar viņu, lai gan, ja tagad no šī brīža, atskatoties, teiksim, uz savu tirniecības to, teiksim, pieredzi, es varbūt padomāt par to, bet vairāk aiz kāda iemesla. Tieši dēļ tā, ko es jums teicu par psiholoģisko faktoru, jo it sevišķi tajos brīžos, jūs, kad traderēsiet, un tad, kad būs kritiski brīži jūsu depozītam, jūs redzēsiet, kā jūs sākat raustīties un pieņemt nepareizs vai lēmums vai kaut kādas variācijas. Lai šo, teiksim, apietu,
vai arī tas, kas palīdzētu man izrēķināt uzreiz atvērto pozīciju skaitu, attālumu un to varētu mainīt. Jā, es varbūt arī padomātu kaut kādā brīdī izveidot robotu, kas man atvieglot strādāt ar manu pašu stratēģiju. Bet kas attiecās uz to pirmo, nē, mēs viņu neturpinām. Es kādu laiku jau diezgan neesmu ticies ar viņu, cerams, viņam ir viss kārtībā, visu cieņu, un es varu tikai pateikt paldies Kristupam par to, ka viņš man iemācīja daudzas lietas un atvēra, parādīja šādu hobiju, kas man ir jau 7 gadus. Jā. Ok, tad paldies visiem par uzmanību un atvēlēto laiku. Paldies tev, Andrej. Tiešām novērtēju šo iespēju, šo sarunu. Vērtīga gan man, gan pieļauju arī auditorijai, noteikti labai daļai. Un jā, tad jau gadījumā, ja būs kāda papildus nodarbība, ja mēs ieplānosim, noteikti sazināsimies ar katru individuāli, tad vēlreiz paldies un patīk atlikušo vakaru. Jā, paldies. Ceru, ka kādam tas bija pozitīvi, kas ir gados jau arī traders kaut ko atgādināju. Visādā gadījumā vēl veiksmi. Nebaidieties, neķerat kreņķi arī nosvilniet kontus. Tas nāk tikai pa plus mums pašiem. Skatāmies, analizējam. Turam roku uz pulsu un veiksmi. Jā. Gadījumā, ja tiek izsasnāta mācība no kļūdām. Jā. Labi, vēlreiz paldies visiem. Paldies, Andrej. Tiekamies pagaidām. Līdz nākamā reizē.